Pēdējā laikā arvien lielāku popularitāti iegūst Korfu sala Grieķijā, jo pilsētas Kerkiras centrā grieķu pareizticīgo baznīca atrodas salas aizbildņa Svētā Spiridona relikvijas, kurš plašāk pazīstams ar to, ka palīdz ticīgajiem finansiālās problēmās. Viņš piedzima Kiprā Romas impērijas laikā 270. gadā, kur vēlāk kļuva par bīskapu. Ar Svēto Spiridonu saistīti daudzi brīnumi. Viņa dzīves laikā notika vispasaules kristiešu koncīlijs, kas tika sasaukts, jo zaimotāji no garīgās kārtas vēlējās atzīt, ka Jēzus nav bijis Dieva dēls, bet gan vienkārši izcila personība. Šajā koncīlijā Svētais Spiridons zīmēs pierādīja trīsvienību, no ķieģeļa radot liesmas, ūdeni un mālu. Svētā Spiridona relikvijas, Kipru iekarojot arābiem, tika pārvestas uz Bizantijas galvaspilsētu Konstantinopoli 650. gadā. Vēlāk arābiem nākot 1453. gadā tika pārvestas uz Korfu salu.